Vladislavs Troickis, Ukrainas teātra producents, režisors, dramaturgs un scenogrāfs. Leģendārs kā Ukrainā pirmā neatkarīgā teātra un laikmetīgās mākslas centra DAK dibinātājs, laikmetīgās mākslas festivāla platformas Gogolfest prezidents. Pēc 2022. gada februāra mākslas kā pretošanās kustības veidotājs. Pasaulē iespējams visleģendārākais kā pasaules mūzikas kvarteta Dakha Brakha radītājs. Iestudējis izrādes Ukrainā, Šveicē, Polijā, Vācijā, Gruzijā, Čehijā un pat Dailē. Uz Nacionālā teātra skatuves izrādē Karalis Ibī un citi monstri Troickis absurdajam laikmetam piešķīris muzikāla šova dabu, un visi kopā nodziedās jautru dziesmiņu Lai dzīvo karš. Lai dzīvo karš! Lai dzīvo karš! Lai dzīvo karš! Par šo laiku un šo izrādi Vladislavs Troickis saka: Mēs esam pastāvīgā manipulāciju un dezinformācijas plūsmā, kas grauj spēju izvēlēties savu patiesību. Mēs ticam, ka māksla ir viena no galvenajām šīs plūsmas pretestības formām.